Sveicināti, cienījamie skatītāji! Man ir liels prieks rādīt un tapināt šo te jaunāko raidījumu rubrikā Atturies ar zvaigzni. Šodien saruna ar Elīnu Krastiņu, grupas Colt vokālisti, dziedātāji. Nekad nav bijusi skaistuma karaliene, mūzikas autore un, es saprotu, arī balss aktrise. Pareizi? Arī tā varētu mani nosaukt tieši tā. Lūk, tā kā, ko tik vien cilvēks nevar paspēt izdarīt, ja nelieto alkoholu? Attiecīgi, pirmais jautājums varbūt tas nedaudz viegli provokatīvs. Kā tev šķiet? Tu varētu to visu izdarīt, ja dzert? Es domāju, noteikti nē, jo man pietrūktu stundas dienā, ko veltīt tām visām savām idejām, kuras es gribu realizēt, jo es droši vien gulētu. Vai arī man būtu ļoti slikti, vai arī es būtu ļoti aizņemta dzerot vienkārši. Tas taču paņem ļoti daudz laika, manuprāt. Tas ir laika ietilpīgs process, tā ir taisnība, jā. Man rūķīts Ants Klinsons pačukstēja, ka tu neesi alkoholu lietojusi nekad. Tā ir taisnība, jā. Un te es noņemu cepuri ar visiem pēdējiem matiem no pakaušu tavā priekšā, jo, godīgi sakot, tādu cilvēku dienu nav daudz. Un šajā sakarā man ir daži jautājumi. Gan par, teiksim, audzināšanu, kā tā, un plus arī ievirzīsimies tajā, ka tātad, tu esi roka mūzikā iekšā. Tā ir industrija, kurā kā citādāk kā bez alus, vai ne? Bet sāksim mēs ar to audzināšanu. Man pieredze, cik es esmu redzējis, ka tie, kas nelieto, viņi lielākā daļā gadījumu nelieto tāpēc, ka divi iemesli. Vai nu ir ļoti traumatiska pieredze bērnībā bijusi, vai nu gluži pretēji, ka vienkārši vecāki nav rādījuši to negatīvo, piemēram, paši nav lietojuši. Kā ir ar tevi? Es gribētu teikt tā, ka mana bērnība ir bijusi pietiekami normāla. Es no ģimenes esmu vienīgā, kura nelieto alkoholu vispār, kurai tas neinteresē un kur jūtas labi nelietojot šīs lietas. Mana ģimene man ir audzinājusi ļoti, teiksim tā, saturīgi, veselīgi, un nav bijis nekad kaut kāda uzspiešana par tēmu. Nedari to, nedari šo, nepamēģini, gluži otrādi visu to, ko es varbūt esmu gribējis pagaršot vai pamēģināt bērnībā. Tas man ir ļauts, ļoti normāli, lūk, lai tā pieredze rodas un nav nekas jāmeklē ne pa kaktiem, ne pa stūriem, pa kluso, un nav bijusi tāda nepieciešamība un vajadzība. Tā kā, manuprāt, varbūt tā pasaule pati man ir parādījusi pietiekami daudz, ko nozīmē, kad cilvēki ir ierēbuši vai dzēruši, kā viņi uzvedās. Pat mana pirmā pieredze mūzikā ir bijusi kopā ar muzikantiem, kuriem šī lieta ir ļoti garšojusi. Man ir bijusi iespēja izmēģināt pilnīgi visu, ne tikai alkoholu, bet es to neesmu darījusi, jo man tas nekādā veidā nav uzrunājis. Man šķita, ka braukt pie stūres ir saturīgāk nekā gulēt piedzērušai mašīnā un neatcerēties no šī brauciena neko. Tā kā man liekas, ka tā manā tā sajūta vedot sevi uz to, ka es nelietoju alkoholu, ir bijusi daudz krietni interesantāk nekā to mēģinot. Jā. Pavisam noteikti, jo tas tāds, man ļoti patīk tas salīdzinājums par to, ka man vairāk patīk sevi aizvest uz kaut kādu punktu, nekā gulētenī. Dod Dievs gulētenī mašīnā vēl piedzēries, mēs zinām, kāda mums tā Latvijā situācija. Bet tā tava darba vide, tās rokmūzikas, kā lai tā labāk pajautā? Pirmkārt, kā tu tiki galā ar visiem neskaitāmajiem piedāvājumiem? Jo es esmu pārliecināts, ka tev ir kas ir, jā, kas stāvoklī un visi tie triviāli jautājumi. Pat ir bijis tāds moments, ka iepazīstoties ar kādu mūziķi, ar kuru arī es veidoju šobrīd sadarbību savā muzikālajā karjerā, tālākajos gados, kad mēs vēl nebijām tik tuvi zinām viens otram, tas bija stāsts par muzikālo banku, kurā savu laiku 2005. Gadā esot pilnīgi viena pati kā jauna mūziķe, parādot savu dziesmu, kas savu popularitāti ieguva 2004. Gadā, un es pat atceros, ka tajā gadā es pat ieguvu arī, tiku pirmajā desmitniekā starp visiem populāriem, tāda nezināma meitene aizbrauc uz šo pasākumu, protams, ka tur ballīde 2 dienu garumā,
Un tad, attiecīgi, mani arī aicināja kopā ballēties, un tad arī tika uzdots, sākās viss ar to, lai es dodos līdz smēķēt. Uz ko es atbildēju, ka es tomēr nesmēķēju. Nu labi, nu tad dosimies iedzert pēc tam. Es nevaru alkoholu, nē, es nedzeru. Tālāk sekoja jautājums, nu tad kāds narkotikas es lietoju, varbūt, ka kaut kas man tur citādāk, es tur aprēķinos, kaut kam ir jābūt. Es zinu, nē, tomēr arī narkotikas nebūs. Un tad man tika uzdots jautājums, tad uzreiz sekoja tāds garšīgi lamu vārdu, nu tā taču nevar būt, uz ko es teicu, nu, zini, es ikdienā arī tā nelamājos, nebūs tā. Tad uz man tā jocīgi paskatījās, nu kaut kas taču nav kārtībā ar mani, tika uzdots tāds garšīgs jautājums, kādā sektā tu esi? Jo, nu, taču jābūt taču kaut kādam tādam stāstam, tad kāpēc, uz ko es tad atbildēju. Alkoholu nelietoju, nesmēķēju, narkotikas arī nelamājos, un sektās es arī neesmu. Tā kā, šis ir tāds skaists piecinieks, ko uzreiz pateikt cilvēkam, kas vēlas ar mani iedzert, vai arī mudina mani to darīt, un tad parasti es arī atjokoju pretī, ja tā būs mana pirmā reize, kurš no jums turēs man matus, jo man noteikti būs ļoti, ļoti slikti un nekā skaista tur nebūs. Nu, izvēlieties, kurš to gribēs. Tad parasti visi pajokojās un ar to arī viss beidzās. Nu, protams, ka turēt to savu latiņu tajā faktā, ka es nedzeru sabiedrībā, kurā tur to dara ļoti bieži, ir ļoti nopietnas jautājums, jo tad es nebūšu vienīgā vairāk. Ja es to pēkšņi sākšu darīt, kā tad es varēšu teikt, ziniet, es esmu vienīgā roka mūziķa, kas to patiesībā nevis ir pārstājus darīt, bet nedara vispār. Ja, tā kā, man liekas, ka tas tāds labs tituls, kur nosargāt. Šis noteikti ir, tas ir patiešām īpašs. Un es klausījos un es saprotu to, ka īstenībā, ja roka mūzika sākās tā kā ar to ideju par to, ka mēs esam ārpus tā kā ierastās, un tagad, kad visi tomēr tur lieto, tad tu esi vairāk rokā nekā paši rokeri. Nu jā, es taču visu atceros no tā roka un baudu pilnasinīgi. Tā kā nekāda problēma. Tā arī, starp citu, es esmu novērojis, ka ārkārtīgi tāds plaši izplatīts mīts par radošumu un alkoholu. Ja, tu nekad neesi lietojis, man tāds muļķīgs jautājums, bet vai tu esi izjūtos to, ka tev iestājās tāds radošā krīze, kā kaut kādā sektā es varētu iestāties vai iešņaukt kaut ko varbūt tās, kaut kā, ja, kā tu tiec galā ar tiem cilvēciskajiem normālajiem mirkļiem, kas mums visiem iestājās? Tu zini, tajā brīdī es paņemu brīvdienu pauzi un aizbraucu gūt to savu iedvesmu kaut kur es varu relaksēties, kur es varu atpūtināt savu ķermeni, kur es varu atpūtināt savu prātu. Nav jau jābrauc uz rehabilitācijas centriem, tā, ka tev ir kaut kādas fiziskas problēmas. Tur aizbraukt, tur arī pasēdēt sāls istabā un burbuļu vannā arī tad, kad tu esi vienkārši garīgi nogurs un restartēties. Tas ir mans viens no veidiem, kaut vai tā pati pastaiga pa mežu, vai es aizēju panūjot. Cik baigi forši ir rokeri arī nūjo, kāpēc ne? Tas ir ļoti ergonomisks sports, kurā nenodarīt sev pāri, bet uzturēt sevi fiziski labā formā. Un tādā veidā es sevi bagātinu. Tad, kad es iztukšojos, es varu atjaunināties, un man tam nevajag nekādas papildu vielas, labāk apēdu saldējumu. Tas taču arī ir kaut kāds veids, vai garšīgi šokolādi, piemēram, tas ir tāds dopings kaut kāds savu veidu. Tā arī ir, tā veidojas endorfīna līdzīgi kā no alkohola, jā, tā tas ir, jā. Bet tad tu neesi šajās te 5 populārajās, principā droši vien, ka vispār neesi tenīs populārajos lētajos dopamīna avotos, jā. Tas milzīgais pasaulīgais kārdinājums, kurā mēs principā nepārtraukti dzīvojam, ja mums ir reklāmas tur un reklāmas šitādas, un teātrī ir alkohols, un kino ir alkohols, un kolēģos ir alkohols, gan rokās, gan iekšā, un viss kaut kur. Kā tu noturi to savu iekšējo stingro cieto pārliecību par to, ka tās visas ir lētas lietas, un man to nevajag. Es esmu pelnījis kaut ko citu. Zini, laikam tā sajūta, ka man patīk būt pašai ar sevi un kontrolēt situāciju ir krietni svarīgāka par tā, sauksim to par to kaifu droši vien, ko viņi noķer, ja, lietojot. Ja. Jo saprot, pēc tam ir tā sliktā daļa. Ja. Sākumā jau ir tas kaut kāds tas kaifs, ko viņi no tā visa iegūst, tā apreibināšanās. Man šķiet, ka man tieši nepatiktu tas reibuma stāvoklis, ka tu vairs nevari kontrolēt lietas. Laikam tas ir tas, kas mani notur pie tā, ka es to nevēlos, jo man patīk sajust sevi, sajust apkārtējos, un laikam, jā, tā kontrolas pazaudēšana varbūt ir tas, kas man biedē.
Tu dzer bezalkoholisku alkoholu? Jā, skatos nulīti, bet arī nebieži. Dažreiz pagaršoju, jo galvenais jau tā garša, ko cilvēki grib noķert. Jā, man tas alkohols nav vajadzīgs. Starp citu, ir ļoti garšīgi bezalkoholiskie vīni. Arī absolūts nulītis. Un izrādās, ka tā tendence un tas trends pasaulē iet tieši uz bezalkoholiskiem dzērieniem, vīniem, aliem, jebkādu citu veidu alkoholis, kad neesmu mēģinājusi neko daudz. Esot tieši tagad topā, un ja tu to lieto, tad, un tas nav alkohols, ko tu lieto, ka tas pat ir stilīgāk un foršāk, turklāt šī bezalkoholiskā dzēriena ieguvas process pat ir sarežģītāks. Tā viņš ir, un īstenībā viena no šāda dzēriena ražotnēm ir tepatās netālu, mēs esam šobrīd Matijas ielā, Tallinas ielā ir. Jā, es tev tik sīki nezinu. Es zinu, es varu godīgi pateikt, ir viens Latvijā ražotais, nu viņš ir arī alkoholiskais džins, bet ir bezalkoholiskais džins. Obdo saucās, tā nav reklāma, es tikai skaidroju. Viņš tiešām ir ļoti labs. Viņš tiešām ir ļoti labs. Es gan par to neko nezinu, piedod. Labi. Pietuvojoties varbūt tās tādai tēmai vairāk kā... Nē, privāto dzīvi mēs neaiztiksim. Tur es neiešu iekšā. Paliksim pie profesionālās vides. Tev ir diezgan liela tā garīgā noslodze. Un patīk, cik alkoholu tu nelieto, tu teici, nojošana ir viens no. Es vienkārši bieži arī pats savu virzienā saņemu jautājumus par to, bet kā tad tu citādāk atslābinies? Te ir man savādi ir teikt to, ka es atslābinos kā jebkurš normāls cilvēks, bet varbūt mēs varam kopā iziet cauri tām lietām, kuras jebkuram ir pieejamas, kas acīm redzam samazina saspringumu galvā, acīs, sirdī, nervos, jebkur. Tātad nojošana viens, sportošana aktīvāka divi. Katram pēc savām iespējām, jo katram ir savas tās fizioloģiskās īpatnības, ko nozīmē aktīva sportošana, cik daudz katrs drīkst to darīt. Ja? Tik cik drīkst, tik sportošana, protams, palīdzēs. Man palīdz, bet tas atkal ir tāpēc, ka es vienkārši esmu ceļā visu laiku. Es ikdienā iesmēju, ka es esmu deklarēta automašīnā. Un līdz ar to pavadot ļoti daudz laika braucot, es cenšos to laiku arī pavadīt kaut kā restartējoties. Uzliekot kaut ko fonā, vai tā ir mana iemīļotā playlista, kas man skan, varbūt tā ir kāda filma, kuru kāds ar mani sarunājās tajā brīdī, kad es kaut kur braucu, bet tas ir forši. Man nevajag pēkšņi kaut ko iegūt vēl, ja es to varu noķert citādākā veidā, dodoties uz tām lietām, kuras es daru. Tas ir mans stāsts par ceļu, ko es pavadu ļoti daudz braucot tieši automašīnā. Un tās ir tās lietas, vai arī pilnīgs klusums pēc ļoti daudziem koncertiem, trokšņiem, skaļuma austiņās. Bieži vien ir tas, ka es savu to baudu noķeru neko neklausoties vai paskatoties apkārt, kas ir ap mani. Un tā ir tāda ļoti būtiska lieta, ko es mācu arī savam dēlam. Mums ģimenē ir ļoti svarīgi dot to sajūtu par to, kā tu vari sev bagātināt, ieaudzinot to jau nākamajām paudzēm. Un man ir prieks par to, ka arī mans dēls aug šobrīd redzot, ka viņa vecāka alkoholu nelieto, un ka tas ir forši, ka mums nevajag vakaros skandināt glāzītes, ka mēs to dienu varam pavadīt un vakaru pavadīt saturīgi un kopā. Un viņš savukārt, ja es esmu rokmūzikā, viņš ir akadēmiskajā mūzikā. Un tā ir lieta, kas viņam ļoti patīk. Viņam šobrīd ir 13 gadu, viņš ir pabeidzis mūzikas skolu, viņš zina, kāda ir jābūt tai dzīvei, kādu viņš vēlas veidot, un arī viņam riebis sajust gaisā izsmēķi smaržu, ja, kad tu jūti, ka tā cigarete kaut kur grūzd, vai redzēt šos te ierēbušos cilvēkus, un viņš skaidri zina, ka viņa prātam arī ir jābūt skaidram, lai viņš varētu sasniegt to, ko viņš sasniedz. Es domāju, mēs varētu pilnīgi atsevišķu raidījumu kādreiz uztaisīt par viņu, jo tas ir veids, kā es esmu ieguldījusi savas zināšanas, savas vēlmes viņā, lai viņš tālāk turpinātu savu ceļu, un tas arī ir viens no darbiem, kuru darīt ar savu bērnu, bet ja es lietotu alkoholu, man tam nebūtu laika. Viņam noteikti man nebūtu laika. Varbūt mēs to darītu kopā. Nezinu, bet droši vien arī to mēs neatcerētos.
Nu, tur līdz atmiņas zudumiem ir jāpacenšas. Tur kaut kāds konts stadijas. Tur ir diezgan daudz un diezgan tādā ziņā jāspēj tas. Bet, Tā kā tas arī ir viens no tādiem, kādā veidā atturēties no šī alkohola, ir pavadīt laiku ar cilvēkiem, kas jums ir ļoti, ļoti svarīgi. Pavadīt sarunās, kaut kur dodoties kopā, runājot par to, ko jūs redzat, par to, kas jūs satrauc, par to, kas jūs iepriecina. Jo tās arī ir tādas, tie ir veidi, kā sev bagātināt. Un kāpēc to nedarīt kopā ar saviem bērniem? Precīzi. Jo tas, ko es klausos tev, un es saprotu, ka tu esi tāds patiešām rets piemērs tam, kā iepazīt sevi, savas intereses un darboties tajos virzienos, kas tevi padara laimīgu. Tu man komplimentē visu laiku, man nedaudz jāsarka. Nu, kas ir paradoxāli, tikai tāpēc, ka tie ir fakti, ko es pašlaik saku. Tā ir, jo ārkārtīgi liela daļa no cilvēkiem, ar kuriem man ir kādreiz bijusi saskars, un viņi visi dzīvo kaut kādos tādos aizspriedumos par to, ko par mani padomās, kā man būt. Un viņi diezgan pat kategoriski atsakās iedziļināties sevi, ieklausīties sevi un sākt darīt to, kas viņus padara laimīgus. Cirkārt tavs, tāds rocker piemērs, parāda to, ka nē, es iešu savu ceļu, un man liekas, ka tas arī ir tas viss labākais tas piemērs. Un tas arī ir fakts, kas arī nostrādāja uz mani, jo tad, kad es pieņēmu un sapratu to, ka man ir pienācis laiks beidzot sevi mīlēt un atļaut sev būt laimīgam, tieši tādā formulē, atļaut sev būt laimīgam. Tā tieksme un kārdinājums lietot alkoholu, viņš faktiski izzuda. Tikai tāpēc, ka tu jau esi laimīgs pēc savas būtības. Tad, ja tādā pakāpeniski virzamies uz noslēgumu, tad kā tev šķiet? Vai būtu tā kā taisnīgi teikt, ka vieglākais veids, kā atturēties no alkohola, ir darīt to, kas tevi padara laimīgu? Es domāju, ka tikai, ja mēs koncentrēsimies vienīgi paši uz sevi, tā formula nenostrādās. Mums ir jākoncentrējas arī uz tiem apkārtējiem, jo ne tikai ņemt, bet arī dot sagādā baudu. Un ja tu vari būt noderīgs šajā dzīvē, un tev ir ne tikai savi mērķi, bet arī iemesls, kāpēc tu tajā puzlītē esi, jo mēs esam puzlītē, ja? Tas neesmu viena liela karta tikai jau viengabalaini, ja? Mēs esam kartas gabaliņi šajā pasaulē. Un ja mēs atrodam to savu vietu, es domāju, ka tas ir tā foršā atslēga, kuru saslēgt sevi, ka pēc tev darīt foršās lietas, kuras, ka tu pats esi laimīgs un ka tu vari padarīt laimīgus arī citus. Un ja tu zinātu to, ko es vispār vēl visu kaut ko ikdienā daru, tu saprast, ka man vienkārši nav laika nekam citam kā kaut ko reibināties, bet reikt no tā brīnišķīgā visu, ko cilvēks patiesībā var vienas dienas laikā padarīt. Jā. Wow! Tādas perspektīvas mēs varam ne tikai garīgi, bet ar savām rokām, savām domām, saviem vārdiem mēs varam rakstīt, sacerēt, veidot, nokļūt, iegūt, atdot, uzdāvināt, radīt. Tas ir vienkārši fantastiski. Un priekš kam alkoholu? Jā, un viens jautājums, kur es cenšos salīdzinoši bieži uzdot, cik vien tas ir iespējams, par garīgajām tieši tēmām runājot. Tu pieminēji to garīgumu. Labi, mēs nesen izrunājām ar vienu mācītāju par to, cik daudz baznīca pieļauj šo te alkoholu lietošanu. Pirmkārt, kādas ir tavas attiecības tas ir labs jautājums, būs jāpajautā ar Dievu. Ņemsim plašākajā izpratnē, neņemsim atsevišķas konfesijas vai baznīcu kā tādu. Ar Dievu. Viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Man patīk, tā teikt, tiešie sakari. Ja, visur, kur cilvēciskais faktors dažreiz nostrādā kā starpnieks, var gadīties dažādi pārāvumi. Sakaros tieši, ja? Varbūt tur zonas pārtraukumi vai kaut kas tāds. Tā kā tiešie sakari man ļoti saista. Bravo. Jā. Un tad fundamentālais jautājums. Es zinu, ka vienkārši ir daudz cilvēku, kas baznīcu izmanto, lai attaisnot savu rīcību, kas ir izdarīta atrodoties alkohola reibumā. Tad tāds jautājums var tās ne par tevi, bet tāds tavs viedoklis. Cilvēki, kas vienkārši iet uz baznīcu un katru svētdienu un nožēlo grēkus par to, ko viņi ir izdarījuši, un bieži vien ļoti vardarbīgi un ļoti agresīvā formā atrastamies alkohola reibumā.
cik tavuprāt taisnīgi tas ir pret vispār ideju kā pret Dievu? Es domāju, ka mums nepietiks tik daudz laika, lai es tagad varētu izpaust no visām pusēm. Zini, kā man ir, ja tu man uzdod vienu jautājumu, es jau viņu skatos no 5 dažādiem aspektiem, ja? Kur es vienā apgalvotu, otrā es noliektu savu apgalvojumu, trešajā es varbūt pateiktu, ka paskatītos no tās puses. Nu, šis arī nav ļoti viennozīmīgs jautājums, jo mēs nevaram visu salikt vienā svaru kausā. Ja? Kāds ir tas nodarījums, ja? Un arī tad mēs varam paskatīties, vienam tas šķitīs nekas, otram tā būs katastrofa, ja? Ļoti sarežģīti par šiem te attaisnojumiem. Redz, cilvēks jau nav pats mierā ar sevi. Ja? Tad, kad viņš nespēja piedot pats sev, un tad, kad viņš attaisnojas kaut kam, bet patiesībā attaisnojas pats sev, tur jau tā dzīves kvalitāte nemainīsies pēc tā dievkalpojuma. Ja? Tas tāpat kā ar smēķētājiem. Ja, viņš man var teikt, es nesmēķēju tur 10 dienas, pēc 10 dienām viņš atkal to atsāk darīt. Es pagaidīšu ilgāku periodu, ja, varbūt līdz pat mūža nogalē, un tad mēs atskatīsimies to, ka tu tiešām esi paveicis brīnumu. Ja. Nevis tu aizgāji uz dievkalpojumu, bet nākamās nedēļas laikā tu jau sastrādāji citas lietas. Ja. Tad tā ir tāda taisnošanās kam? Mācītājam? Mācītājam, tu jau ar mācītāju nedzīvo. Ja, viņš tur pateiks tos savus vārdus, bet tavā dzīvē jau no tā nekas nebūs mainījies, ja tu pats nebūs mainījies. Un es domāju, ka tas kāds tur augšā, viņš lieliski redz tos puzles gabaliņus. Ja. Kaut ko viņš pagroza pats, bet ļoti daudz, kur mums jāgrozās ir pašiem tajā lielajā kartē. Tā kā ļoti sarežģīts jautājums, kur mēs varam paskatīties no visiem alfabēta burtiem. Ja? Bet to būtību tu saprati. Es sapratu, un es absolūti piekrītu par to, ka principā mēs varētu tiešām vēl ilgi runāt. Tāpēc, ka kaut kā ļoti mehāniski, dabiski, viegli raisās, bet pat cik laiks ir laiks. Viens noslēdzošais jautājums, kur es uzdodu pilnīgi ikvienam, ņemot vērā to, ka tā unikalitāte tajā, ka tu nekad neesi lietojusi. Šo raidījumu skatās lielākoties tādi cilvēki, kas ir vai nu pārtraukuši, vai nu grib pārtraukt. Ko tu varētu ieteikt, rekomendēt, darīt tiem cilvēkiem, kas grib iet šajā te skaidrajā dzīvesveidā, kas viņiem varētu tavuprāt labāk palīdzēt tieši saprast to, ka viss vakar vai kad tas bija, tā bija pēdējā? Sākumā jau vajag tiešām to pārliecību sevī, ka tā bija, nevis tā bija tā pēdējā reize, jo palīdzēt nevar, ja tu pats sevī vēl šausties. Ja tu šaubies par to, vai varbūt, vēl reizīt. Ja mēs nogriežam, tad nogriežam kā ar nazi un viss, un nekādas reizītes vēl mazliet, tur varbūt, ka šoreiz vienkārši nevajag viņus pieļaut, tāpēc, ka īpaši, ja tas jau ir aizgājis kā tāda veļās, kā tāda lavīna, tur iekšā jau ķermenī ir kods, un to kodu visu laiku var atpazīt. Ja? Tad nestrādās, ka es, vēl mazliet, šodien tikai, ja griežam nost, tad griežam nost. Un otrs, tad jau ir tie nākamie punkti, kas tajā otrā slēpjas, ar ko mēs to aizvietojam, ja? Vai tās ir pēkšņi manas intereses, kuras nekad neesmu realizējis un vēlos to realizēt, vienkārši ņemat un darat. Vajag to darīt, nevajag atkal gaidīt kaut ko. Protams, pēc iespējām un resursiem, ja? Jo laiks, finanses, atkarībā kāda, kuram ir tie sapņi un mērķi, bet tās ir mazas lietiņas, ja? Ar ko sākt, ar ko aizstāt, novirzīt domas, kā es teicu, parunāties ar saviem tuvākajiem, foršākajiem, aizvietot tiešām savās domās to gabaliņu, kas tur ir izņemt ārā un ielikt kaut ko citu iekšā tajā. Un pēc tam iegūstot šo pārliecību, vienkārši lepoties ar to faktu, ka tu to vairs nedari. Ja, un ja es to nedaru vispār, es ar to lepojos, ja? Bet tiem, kas vairs to nedara, vienkārši augstu pacelt galvu, jā, es to vairs nedaru. Un nevis vēl varbūt darīšu, bet nedarīšu. Ja? Vairs nedarīšu. Viss, kā es teicu, nogriežam ar nazi un lepojamies ar to. Jā. Fantastiski. Godīgi sakot, ļoti iedvesmojoši. Es klausojos un es nelietoju, bet īstenībā es varētu pārstāt vēl vienreiz lietot. tik ļoti labi un cilvēcīgi.
Es pakāpeniski sāku it kā ieviest jaunu nelielu tradīciju. Ja tu vēlēsi, tev kāds jautājums pie manis, kā pie projekta autora, tad droši pajautā. Ja ne, tad finalizējam, nav spieslēt. Tā, zini, man interesē, kas ir tava dzīves esence? Labs jautājums. Es beigās esmu secinājis, ka laikam tā esence, ja mēs runājam par tādu kripatiņu no garšvielas, kas mums ir vajadzīga, lai paspilgtinātu, tad sajustais gandarījums par to, ka man cilvēks piezvana un pasaka, vai arī uzraksta par to, ka klausies, es tiešām ieklausījos un es došu tam iespēju, es nelietošu alkoholu, vai es sākšu vairāk sportot, vai es kaut kā sākšu vest kopā savu dzīvi. Tieši tas ārējā cilvēka, no malas cilvēka sacietie vārdi, uzslavas vārdi, ka es esmu viņiem kalpojis par kaut ko jēgpilnu. Un tad es saprotu, ka tā ir neliela daļa no manas dzīves esences, ka tas ir baigais kaifs, ka tu saproti to, ka tu ar savu darbu vai jebko, vai, teiksim, manā gadījumā tas ir projekts, vai ar mūziku, vai ar daudzām citām lietām, ka tu vari aizskart tā cilvēka dzīvību, un tas ir tā filma, tas tauriņa efekts, ja? Un mēs labi saprotam to, ka tu aizskar viena cilvēka dzīvību, viņš kļūst labāks. Tas noteikti aizskars un tā tālāk. Respektīvi, katru mazā lietu, ko mēs izdarām, katrs paldies, vairo nākamos paldies un citus piemērus. Tā ir tā mana esencija. Jā, diemžēl, cienījamie skatītāji, mums vairs nav tik daudz laika, jo droši vien mēs būtu mainījušies lomām un es kļūtu par intervētāju, mēs noteikti uzzinātu vēl daudz ko foršu par tevi, bet es saprotu, ka mūsu saruna tuvojas noslēgumam, bet tas nenozīmē, ka šī saruna nevarētu atkārtoties. Pavisam noteikti. Es jau sāku palēnām prātot par to, ka mēs varētu uztaisīt atkārtot un ar tavu dēlu. Jā, noteikti mēs varētu, jā. Vai tu brauc ar motociklu? Es vienmēr esmu vēlējies, bet vēl neesmu sadošojies to sākt. Man ir draugs, kurš ir apsolījis man iedot pamēģināt, bet es vēl tā piesardzību. Tā kā es iedvesmoju jūs nelietot alkoholu, bet alkoholu viņš vairs nelieto, tad es iedvesmoju tevi braukt ar motociklu, jo es to daru. Jā, es braucu gan ar pilsētas motociklu, gan es izmēģināju arī pabraukt pa mežu, bet tā saudzīgi un pat tām īstajām takām, nevis kaut kur tur, kur nedrīkst. Tā noteikti ne. Tā kā tas ir forši un darīt visu mēs varam jebkurā vecumā. To arī atceraties, ka neatkarīgi no tā, cik mums ir gadi, mums ir tik daudz iespēju. Nav vairs tie laiki, kad pēc 25 viss jau bija beidzies, ja? Šobrīd ir mūža izglītība. Mēs varam, es nezinu, visu kaut ko, man arī ir tik daudz sapņu, ko es vēl vēlos realizēt, tā kā nelietojiet alkoholu, jo tad jums būs vairāk laika realizēt to, ko jūs vēlaties. Un tev sākt braukt ar motociklu. Paldies tev liels. Paldies par šo sarunu. Ļoti tiešām balti. Un ar jums, dārgie mīļie skatītāji, tiekamies kaut kur, kaut kā, citā kaut kādā video vai intervijā. Es vēl nezinu, bet noteikti izdomāšu. Nekur nepazudīšu. Uz motociklu varbūt. Iespējams ir uz motociklu, jā. Paldies tev. Paldies. Paldies tev.